Sveiciens visiem no pagalma. Jā, kā mēs redzam, mums ir nedalielas problēmas šeit izveidojušās. Bet tas tiks atrisināts, jo man ir plāksnes, ko uzlikt vēl pa virsu. Tā kā mēģināšu šodien kaut ko jau sākt darīt. Nezinu, kā man vienam ies pielikt šīs plāksnes klāt, bet, cerams, ka man izdosies. Lēn gāzīt, kaut ko jāsāk ķibināties, lai sāvest kārtībā visu sezonai beidzot. Kur jau mums gaida arī apgaismojums. Šeit ir jaunās plāksnes. Viņas nav diezko jaunas. Nav jaunas, bet, šās ir kaut kāds krūtās skeitas, šitās nepūs. Mēģinās uzlikt šitās pa virsu un tad jau skatīsies, kā ies. Ja nezinājāt vēl, diemžēl tas video netika nofilmēts, bet es nopļāvu visu pagalmu un arī jau piešeipojām vispār pirmo lielo nosēdienu. Tā kā es domāju, ka pirmais lielais un mulča jau ir lecami. Tā kā visi gaidīt ciemos. Braukājam, te vajag iebraukāt, lai ciets paliek un bailā paliek. Teikšu tā, vispār nezinu, kā es to viens izdarīšu, bet, cerams, man tas izdosies. Liekas, man jābrauc veikalu pakaļ ir, lai iegremdētu skrūvas iekšā, jo šitās man tā liekas nepieļaus to, ka vienkārši ieskrūvē. Vajag tā, lai ir ok. Jāmēģina dabūt, cik viņas vispār augstu uzies tur. Jā, tikko biju vietējā būvmateriāla veikalā, nopirku šādu sūdiņu, ar ko uztaisīt šādas sūdiņas, kur ieskrūvēt šitos sūdiņas. Abu gadžetu kopējās izmaksas 15 eiro, 200 skrūvas, viens šāds sūdiņš. Jāmēģina tagad būs pieskrūvēt kaut kā, es nezinu, kā es viens to izdarīšu. Jāskāpj augšā, jāpieskrūvē augšs. Tad jāmēģina skrūvēt uz leju un pierreiz arī izurbt, iegremdēt skrūvas, jo es šaubos, vai sanāks saskrūvēt tieši tur, kur ir ribas. Tur ir sāks, ka ir bišķīt vairāk bijuši skrūvēts visu kopā. Bet, nice, vismaz esmu ticis pie plāksnēm ar normālu pimpīti virsū. Redzam, varam redzēt tādu smuku zilu pimpīti. Patīk jau tie jaunie. Bet, dāvinātam zurgam zobos neskatās.
Oh, jā. Otrais uzmetiens gatavs. Laižam tagad uz pirmo mazo sačnīstam, lai arī tie, kas nelas pa lielu, arī var forši laikt bez caurumu vairāk. Palīgi gadi atbraukuši. Prieks. Tagad šitais vēl. Tagad šitais jāsačinī vēl. Tātad, abi uzmetieni ir svaiga kārtu pa virsu. Arī Monšam vairs nav uzmetienos caurumi. Tā kā jā, vairs nav caurumu uzmetienos un ir tagad baigi labi. Vienīgais jā, šitais ir lietots skatepark, tas virskārt, kas ir tā kā gumijots, plasmasa. Tas nav finieris, viņš ir tāds slidenāks. Nezinu kā būs, bet manuprāt, uz uzmetieniem nevajadzētu būt baigai problēmai. Nu, vienīgais slapjā laikā gan tagad varētu būt čābīgāk lekt, jo šitais noteikti ir slidenāks nekā šitais. Šis tāds plasmasīgs, šitais ir tādiem grobiņiem. Bet, nu, šitais jums vairāk neizpūs un beidzot arī šitiem džampiem ir otrā kārta virsu. Šautauts mazajiem vietējiem, kā atbraucā palīgā, jo viens es īsti to nespētu izdarīt. Tā kā paldies viņiem. Un jā, gaidu ciemos visus. Nākam braukājam, lēkājam. Ik pa laikam kaut ko piešēpojam. Un gaidu vispār piesakās droši. Katru dienu esmu Siguldā. Tagad dod ziņu, atbrauc pāris stundiņām palīgā man. Sastādīšu kompāniju, pateikšu, kas jādara. Un uztaisam, lai tas pagalms jau ir braucams pēc iespējas ātrāk. Jo pēc iespējas ātrāk būs gatavs pagalms, jo pēc iespējas ātrāk es varēšu uzorganizēt pasākumu. Mājā kas jau ir balviņas no Tubulito, kameriņas un vēl viss kaut kāds gan priekš BMX-riem, gan priekš MTB. Ja kas jau pirmais nosēdiens ir sašēpots, šitie jumpi arī gatavi līdz turienai. Ir atlikuši vēl tikai 2 nosēdieni jāsataisa un 2 nosēdieni. 2 nosēdieni un 2 nosēdieni un 2 uzmetieni. 2 nosēdieni un 2 uzmetieni jāsataisa. Un vēl pamtraciņam cauri, bet tas tur ātri izies, ja atbrauc pietiekoši cilvēki. Tas notiekās ātri, tā kā jā. Gaidu visus ciemos. Protams, uzspied like, rakst komentārus un abonē kanālu. Tā kā tiekās nākošajā Backyard Build epizodē. Cerams, ka mēs būsim vairāk nekā šodien. Un mēs paspēsim izdarīt visu, lai mēs varam sākt braukāt. Jo laikam sākt beidzot izstāst kaut cik normāli. Vairs nav augsts, esmu teikraklā un ir silti. Un arī ir bezvējš. Tas ir tas, ko mums vajag. Tā kā jā, gaidu ciemos visus.